Dārgie klausītāji, esiet sveicināti ārskatā, jūsu mīļākajā raidierakstā par ārpolitiku. Es pats kādu laiciņu esmu bijis ārpus aprites, ārpus civilizācijas, sakarā ar armijas rezervistu apmācībām, tāpēc esmu īpaši priecīgs būt atpakaļ kopā ar jums, lai, kā ierasts, katras nedēļas noslēgumā atskatītos uz iepriekšējo dienu svarīgākajiem notikumiem ārzemēs, dziļāk papētītu kādu notikumu vai pavērsienu un ar prieku vai skaudību pieminētu kādu lietu, kas pievērsus mūsu uzmanību, tāpēc, ka tā nekādi nevarētu notikt Latvijā. Raidierakstu veidojam 3 cilvēki, žurnāli ir eksperti Pauls Rauceps un Aivars Ozoliņš, un es, Tomas Pildigovičs. Taču šonedēļ esam ar Paulu divatā. Sveicināts, Paul! Sveiks, Tomas! Es gan kā cilvēks, kuram ģimenes saknes arī stiepjas līdz Alūksnes mežiem, es drusku apvainojos, ka tu saki, ka tur nav civilizācijas. Kā tad tā? Klausies, zini, vienmēr internetā var redzēt visādus tur statistiku, ka Latvijā esot viens no ātrākajiem internetiem pasaulē, ka mēs esam tur 5G inovatori. Tajos brikšņos, kur es dzīvoju, tur pat zona nebija, kur vēl 5G. Jā. Tā kā, jā. Tā ir taisnība. Es pa nedēļas nogalu braucu ar laivām pa salats, un tur vietām arī vispār. Nekādi nevarēja pat sazvanīties, ja tā, ka tas bija tā. Jā, bet vai te ir nepieciešams internets, lai būtu civilizācija, Tomas? Es nezinu, Ēģiptiešiem taču senajiem nebija internets, un tā tomēr bija civilizācija. Tas gan, es ļoti kaut kāds ar tādu mileniāļa prizmu šo noformulēju. Bet šī nedēļa patiesībā bija ļoti notikumiem dažādiem piesātināta. Par garlaicību katrā ziņā nevar sūdzēties gan iekšpolitiski mūsu dievzemītē, gan arī plašajā pasaulē. Es domāju, ka mūsu uzmanības lokā īpaši iekrita gan kosmosa kuģis, kas sasniedza jaunas augstienes, gan arī kāda ļoti zīmīga lidmašīna, kas tika vardarbīgi piezemēta, gan arī šonedēļ notiekošais BRICS samits, par kuru mums pastāstīs pamatīgāk Pauls. Bet vispirms sāksim ar mūsu notikumu topu. Paul, ļaušu tev sākt. Kas ir tavā topā šonedēļ? Pirmais numurs, es domāju, visiem klausītājiem būs diezgan skaidrs. Tas ir Prigožina lidmašīnas nogāšanās trešdien 23. augustā Krievijā. Jevgenijs Prigožins, kā klausītāji noteikti zinās, bija, es to saku ar lielu pārliecību, tāpat arī teica Krievijas prezidents, bet, protams, ir cilvēki, kas varbūt apšauba to, vai viņš bija, vai varbūt vēl ir, bet, katrā ziņā viņš bija, manuprāt, es domāju, ka droši vien, ka tiešām var runāt pagātnes izteiksmē, paramilitārā veidojuma Wagner līderis, un lidmašīna, viņa privātā biznesa lidmašīna, kurā viņš lidoja no Maskavas, laikam uz Pēterburgu, tā nogāzās netālu no Valdaja. Trešdien pasažieru sarakstā bija gan cilvēks vārdā Jevgenijs Prigožins, gan arī vairāki citi algotņu grupējiem līderi. Tāds Dimitrijs Utkins, kuru daži uzskata par grupējiem dibinātāju, viņam arī bija iesauka Wagners, un Prigožina rīkrāvējs drošības šefs Valerijs Čekalovs. Tie, kas pieslēgušies šim notikumam internetā, noteikti zina, ka tur kalda visādas teorijas. ASV gan saka, ka visticamāk ir noticis sprādziens uz pašas lidmašīnas, ka nav pamata teorijām, ka tā notiek ar raķeti. Tā, ko mēs zinām? Nokritus lidmašīna. Pasažieru sarakstā Prigožins. Krievijas prezidents Putins televīzijā uzstājas un runā par Prigožinu jau kā par miruši. Viņš nesaka, ka viņš ir miris, bet saka, ka bija talantīgs cilvēks un biznesmenis ar sarežģītu likteni. Izskatās ļoti pēc tāda mafijas bossa izteicieniem, pēc tam, kad viņš bija spiests likvidēt kādu savu tur nepaklausīgo
nepaklausīgo to kalpu, un tad viņš negrib tā visiem skaidri pateikt, ka tas tā ir noticis, tā viņš izrāda cieņu šim cilvēkam, bet visiem ir skaidrs, ka Putins viņu novācis. Un tas, protams, ir tāpēc, ka Prigožins pirms 2 mēnešiem jūnija beigās sarīkoja dumpi, gājienu pēc taisnības uz Maskavu, katrā ziņā tā bija tāda nepieredzēta nepaklausības izrādīšana, un tas ir kā tas beidzas Krievijā. Es ātri iespraukšos, tad tu domā, ka tas ir, teiksim, likumsakarīgi, ja? Mums bāzēties no tāda atspēriena punkta, ka visticamāk Putina pavēles dēļ notika šāda veida uzbrukums. Jā, es tā domāju, un tā domā arī ASV prezidents Baidens, kurš pateica, ka Krievijā maz kas notiek bez Putina ziņas. Arī Vagneram pietuvinātais Telegram kanāls Pelēkā zona saka, ka Prigožins miris. Viņi gan šo piedēvēja Krievijas nodevējiem. Te ir interesanti. Pagājuši nedēļa būs raidierakstā Štiltava. Mans citāts bija pazīstamais bulgāru izcelsmes izmeklējošais žurnālists, kas sadarbojas ar Bellingcat. Kristo Grozevs bija Financial Times prognozējis, ka 6 mēnešu laikā vai nu Prigožins būs beigts, vai būs vēl viens dumpis. Risinājums šim, teiksim, tā prognoze izpildījās varbūt krietni pat ātrāk nekā viņš pats bija domājis, lai gan Grozevs pēc tam, protams, bieži to izteicienu citēja Twitterī, un viņš pats ietvītoja, atsaucoties tieši uz Wagneru, to Telegram kanālu, ka tas to ir izdarījis Krievijas nodevējs. Tagad teica, viņš sāk domāt, varbūt viņam nebija jāizmanto vārds vai, varbūt Prigožins būs beigts un notiks dumpis. Katrā gadījumā tas... Vienkārši es gribu teikt, ir visādas teorijas, tāpēc, ka Prigožins pats ir, acīm redzami, gatavojies tam, ka viņam kaut kur būtu jābēg, jo viņa mājās ir atrasts fotogrāfijas, kā viņš ir pārģērbies visādos dažādos tērpos un pielipinājis savu bārdu un ar brillēm un tā tālāk, lai slēptu savu identitāti. Viņam arī bijušas vairākas pases, kuras varētu izdot kaut kādiem dubultniekiem, lai tie varētu ceļot ar viņu vārdu. Ir arī zināms, ka 19. gadā bija cits gadījums, kur nogāzās lidmašīna Kongo un kur ziņoja, ka viņš ir miris, bet vēlāk izrādījās, kā mēs zinām, ka viņš nebija. Tomēr gan ASV, gan Lielbritānija saka ļoti ticami, ka viņš bija lidmašīnā un ir gājis bojā. Vēl jāpiezīmē, ka Ukraiņi saka, ka viņi nav iesaistīti šajā lietā, un mēs zinām, ka parasti Ukraiņi, ja viņi ir iesaistīti, vai viņi to atzīst, vai vienkārši klusē. Un te vēl viens faktors, kas varbūt nav mazsvarīgs, ir, ka, cik mēs varam saprast, Prigožins bija atceļā no Āfrikas, kur Krievijas militārā pretizlūkošana GRU diezgan aktīvi tagad strādā, lai atņemtu viņam biznesu, respektīvi viņš to algoritmu kontroli par dažādām dimantu un citu vērtīgu izrakteņu un dažādu citu izēvielu atratnēm un ražošanas vietām. Tā ka, es domāju, ka visticām tiešām viņš ir beigts, un bija daudz cilvēku, kas gribēja, lai viņš ir beigts, un man tas lielais jautājums, uz ko es vēl aizvien nerodu labu atbildi, un ko es neesmu lasījis nevienu ticām teoriju, ir, kāpēc viņš uzskatīja, ka viņš varētu izdzīvot? Kāpēc viņš uzskatīja, ka viņš varētu turpināt mierīgi pārvietoties pa Krieviju un nodzīvot ilgāk par 2 mēnešiem? To es nesaprotu, bet tur es neesmu labu skaidrojumu rādis. Varbūt tev ir kāds domas. Jā, man šķiet, ka lielais jautājums ir tas, teiksim, pieņemot, ka viņš tiešām ir miris, teiksim, var teikt, ka tai čūskai galva ir nogriezta. Un tagad var redzēt, kā jau dažādas Wagner kaujinieku, tā teikt, šūmēšanās ir tie, kas tiešām tur noliek ziedus un šo uztver par traģēdiju. Ir ziņas par to, ka Wagner kaujinieki cenšas izbraukt no Baltkrievijas, kur it kā viņiem tagad bija paredzēts bāzēties. Tad kas notiks tālāk? Vai šai čūskai izaugs jauna galva, vai arī šis nozīmē, ka Wagners
Wagner grupa bez sava galvenā līdera ir kaut kādā veidā tagad zaudējis savu rīcības spēju, savu lomu tajā visā Krievijas iekšējā ārprātā. Kā tu par šo domā? Man liekas, ka Wagner stāsts visdrīzāk ir beidzies, vai arī viņu pārņems kāds cits, jo ir tomēr zīmīgi, ka Putins it kā izrāda cieņu Prigožinam. Lai gan visi skaidrs, visi saprot, teiksim, ka Putins gribēja, lai viņš ir beigts, droši vien nav arī nelaimīgs par to. Tas norāda uz Prigožinu diezgan augsto vietu Krievijas mafijas hierarhijā. Putins nevar atļauties vienkārši par viņu ņirgāties vai kaut kādā veidā tur ignorēt šo faktu. Tā ka tas liecina par to, ka Wagnera pastāvēšana zināmā mērā bija arī saistīta ar Prigožinu šo ietekmi šajās te mafijas struktūrās. Vai to pārņems kāds cits, vienlīdz nozīmīgs cilvēks, vai arī vienkārši tie cilvēki tiks izdalīti pa citām vienībām. Man liekas, ka tas ir. Es domāju, ka, teiksim, par Wagneru tas varbūt pat ir otršķirīgs jautājums, tas drīzāk ir svarīgi, kas notiek tālāk Krievijā, ko šis nozīmē. Vai tas nozīmē, ka tagad Putins sāks aizvien vairāk meklēt nodevējus. Ja varbūt viņš, teiksim, jo mēs jau zinām arī, ka tajā pašā laikā ģenerālis Surovīkins, kurš no vienas puses, cik mēs varam spriest, bija efektīvākais Krievijas komandieris Ukrainā pēdējā pusotru gadu laikā, bet laikam ir kaut kādā mērā sapinies ar to Prigožinu dumpi, un gandrīz tajā pašā laikā, kad mēs uzzinājām par Prigožinu lidmašīnas nogāšanos, arī izplatījās zina, ka Surovīkins ir atstādināts no amata. Vai sāksies kādas plašākas tīrīšanas, vai no otras puses, vai tas nozīmē, ka kādi tieši tie mafijas bosi sāks domāt paklau, bet tieši tā var izdīt, ja Prigožinu, varbūt man ir jārīkojas preventīvi, lai kaut kas līdzīgs nenotiek ar mani. Es domāju, ka, teiksim, tas varbūt ir svarīgāks jautājums nekā tieši tas notiks ar šo vienību. Skaidrs. Bet es saku, teiksim, tas, ko es vēl aizvien nesaprotu, ir kāpēc Prigožins domāja, ka viņš varētu izdzīvot. Tur viena teorija, kas ir parādījusies, ir, ka viņam ir bijis kaut kāds tur baigais kompromats, kas tiks izplatīts, ja viņš iet bojā, un viņš domā, ka viņš tā varētu šantažēt Putinu. Nezinu, gan jau redzēs. Labi, bet katrā ziņā, kā Amerikā saka, ir tāds izteiciens, it couldn't have happened to a nicer guy, vai ne? Nevarētu teikt, ka es jūtu tādu dziļu žālumu, zin kā, vai kā... Nē, man asariņa nenobiru uzzinot par šito, bet, protams, teiksim, kaut kādā mērā tas ir ļoti zīmīgs notikums, un mēs zinām arī Padomju Savienības vēsturē, viens no pavērsienu punktiem Staļina varas nostiprināšanā bija Kirova nogalināšana. Kirovs bija Ļeņingradas partijas šefs un viens no ietekmīgākiem bolševikiem pēc Staļina tajā laikā. Tā ka šādas lietas nepaliek bez kaut kādām plašākām sakām. Jo atcerēsimies, ka šajā gadījumā, ja tiešām pēc Putina pavēles ir notikusi Prigožina, tā teikt, likvidācija, tad faktiski Putins būs pagriezis uguni pret vienu no tādiem vadošajiem tieši Krievijas nacionālisma, Krievijas imperiālisma spēkiem. Jo Prigožins viņš kritizēja Kremļa karu. Prigožins kritizēja Kremli, kritizēja Putinu par mīkšķaulību. Viņš teica, ka klausieties, beidziet pūst pīlītes par kaut kādu tur Ukrainas vardarbību vai par NATO ekspansiju. Atraisam sev rokas un veicam īstu genocīdu, veicam īstu imperiālu karu, beidzam bakstīties. Tā kā Prigožins noteikti nav nekāds, nezinu, gaismas nesējs, par ko mums vajadzētu pārdzīvot. Nē, nekādā gadījumā. Un tas, starp citu, ir arī Krievijas vēsturē tāda tendence, kas arī cara laikā tā bija.
Cara laikā bija ļoti nacionālistiski noskaņoti Krievi, no Melnās Sotņas un citiem grupējumiem, kas no cara prasīja daudz asāku rīcību pret mazākumtautībām, pret Krievijas ienaidniekiem. Cari nekad negribēja pārāk pakļauties šiem te, jo tas tomēr ierobežo viņu rīcības brīvību. Jebkura ideoloģija, jebkura tāda doma, kas ir augstāka par pašu cilvēku spējām tur rīkoties konkrētā situācijā, šiem patvaldniekiem nav izdevīgi, jo viņi grib pilnīgi rīcības brīvību. Viņi negrib, lai šādas ideoloģijas viņas ierobežo. Ja, teiksim, tas būtu viens. Bet tas otrs ir, ka šis parāda vēl vienu diktatūras tādu pamatlikumu, ka lojalitāte vienmēr ir svarīgāka par kompetenci. Surovīkens bija labākais komandieris. Vāgners, ar milzīgiem zaudējumiem un, teiksim, protams, ļoti asiņainā veidā, bet tomēr tās bija tās vienības, kas ieņēma Bahmutu, kad parastā, teiksim, ieviens armija to nespēja. Ja? Bet diktatūrās lojalitāte vienmēr ir svarīgāka par kompetenci, un tas, protams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs varam cerēt, ka Krievija zaudēs, jo tie cilvēki, kas ir vislojālākie, bieži vien nav kompetenti. Labi, pāriesim pie otrās tēmas, kas ir arī saistīta ar šo briesmīgo karu. Tas ir, ka beidzot Amerikas Savienotās valstis ir devušas atļauju Ukrainai piegādāt F-16 iznīcinātājus. Tās ir lidmašīnas, ko Ukraina ir prasījusi jau gandrīz kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma sākuma pagājušajā februārī. Amerika visu laiku nevēlējās dažādiem iemeslu dēļ, bija dažādas atrunas, Ukraina pietiekami ātri nevarēs apgūt, vai viņiem tas tiešām ir vajadzīgs, vai tā netiks uzskatīt kā eskalācija no Krievijas puses, bet beidzot šonadēļ, pagājušajā nedēļas beigās ASV deva atļauju, un divas valstis ir jau teikušas, ka noteikti piegādās, tā ir Dānija un Nīderlande. Dānija jau ir pateikusi, ka sūtīs 19 iznīcinātājus. Cik sūtīs Nīderlanda, nav vēl īsti skaidrs. Un Norvēģija arī pieslēdzās. Un Norvēģijas, ir ziņa, es tieši gribēju pateikt, ka Norvēģijas līdzdalība arī ir, ziņas parāds, ka Norvēģija arī būtu gatava. Nīderlandē 42 šie iznīcinātāji, nav īsti skaidrs, cik no tiem tā būs gatava dot, jo daži ir nepieciešami treniņiem, citi ir solīti, jau, teiksim, tā kā ir kāds amerikāņu uzņēmums jau ir nopircis, bet redzēsim, kas tur notiks tālāk. Un arī ASV teikusi, ka no oktobra sāks apmācīt Ukraiņu pilotus. Dažas Eiropas valstis, tāpat Nīderlanda un Dānija jau bija teikuši, ka jau ātrāk sāks, bet faktiski vēl aizvien tās apmācības nav sākušās. Cik drīz Ukraina varētu saņemt šīs lidmašīnas, tas varētu būt labākā gadījumā, ka kādu duci varētu pēc kādiem 6 mēnešiem, jo paies laiks, kamēr apmācīs Ukrainas pilotus. Šīs lidmašīnas, lai gan ir diezgan sarežģītas, cik var saprast, viņiem tur prasa 3 līdz 6 mēnešus, pat ar pieredzējušiem pilotiem, lai apgūtu visu to tehnoloģiju. Otrs ir, ka Dānija un Nīderlande, protams, negrib palikt bez lidmašīnām un gaida, kad ASV piegādās F-35 lidmašīnas, kas ir, augstāka līmeņa, krietni spējīgākas, bet, šīs valsts netaisās sūtīt prom savas lidmašīnas un vienkārši palikt vispār bez gaisa aizsardzības. Tā kā es saku, ka tur paies kādi 6 mēneši, acīm redzot. Pat tad, kad būs saņemts lidmašīnas, liels izaicinājums Ukrainai būs to apkopot, jo šie ir tomēr ļoti sarežģīti mehānismi. Man tas varētu būt salīdzināms ar kādu Ābrams tanku, teiksim, un man viens Latvijas aizsardzības ministrijas ierēdnis, es dzirdēju, kā viņš stāsta, ka Latvija savulaik bija tā rēķinājusi. Ja mēs paņemam vienu Ābrams tanku, pat ja mēs dabūnam to pa brīvu, tā apkopa vienkārši tā uzturēšana, paņem tik lielu daļu no mūsu aizsardzības budžeta, ka tas vienkārši nebūtu to vērts, jo tas ir tik sarežģīts kaujas ierocis
tur vienkārši tas ir, tie F-16 varbūt nav gluži tādā līmenī, bet tomēr viņi prasa ļoti liels ieguldījums un zināšanas un arī līdzekļus. Ko tas Ukrainai dos? Ir bijuši vairāk raksts par to, nepārprotam, tas viņus stiprinās viņu spējas cīnīties pret Krievijas aviāciju. Bet nav īsti skaidrs, cik lielā mērā tas varētu palīdzēt pretuzbrukumā, kas šobrīd notiek un kas iespējams arī turpināsies nākamgad, jo pēc būtības tās spējas, ko tas F-16 ienes, to jau var arī nodrošināt esošās kaujas lidmašīnas, kas ir Ukrainas rīcībā. Tieši pret citām lidmašīnām ir šīs būs daudz spējīgāk. Bet tomēr, es teiksim tā, simboliskā nozīme ir ārkārtīgi spēcīga, jo šī praktiski vēl ir šī vēl tālāk radios raķetes, tas attākums, ko Amerika vēl nav piekļuvusi sniegt, bet pēc būtības šī bija pēdējā sarkanā līnija Amerikas tajā piegājušu sarakstā, ko visu laiku atlika, un beidzot ir dot atļauju, tā ka tas ir, man liekas, ļoti svarīgi tādā ziņā. Un tas arī tāpēc es ceru, ka cels Ukraiņu kaujas spēru, ka viņi sapratīs, ka rietumi ir aizvien gatavāki. Viņi piešķir to, kas viņiem ir nepieciešams, lai uzvarētu. Man šķiet, ka ir interesanti, ka tu piemini tieši šo lēmumu pieņemšanu, kas ir ASV prezidenta administrācijas rokās, jo skaidrs, ka ņemot vērā, ka šīs ir ASV militārās tehnoloģijas, Vašingtonai ir jādod tas galavārds, lai jebkādi sabiedrotie Eiropā vai citur varētu nodot šīs tehnoloģijas Ukrainas rīcībā. Vai tu jau jūti, ka šīs sarkanās līnijas tiek kaut kā piesauktas vai atbalsojas jau ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā? Jo es vakar nezinu, vai kāpēc es sev to nodarīju, pieslēdzos republikāņu tām primary priekšvēlēšanu debatēm. Un jau godīgi... daudz laika. Bet... vēl skatīties šos cilvēkus, neviens no kuriem nekļūst nominanti. Jā, un tur, ja godīgi, tie kandidāti ļoti, ļoti nikni lauza šķēpus tieši par šādiem jautājumiem, par to, vai ASV vajadzētu, nezinu, tā teikt, samazināt savu vispār iesaisti kaut kādos konfliktos, un bija pāris kandidāti, kas diezgan populistiski piedāvāja vispār pārvirzīt visu militāro atbalstu Ukrainai uz dienvidu robežas stiprināšanu. Es nezinu, ko viņi tur īsti iztēlojas, bet ka tagad pēkšņi pārvirzīt tankus un F-16 un artilēriju un HIMARS lai cīnītos ar kaut kādām migrantu plūsmām. Bet, ir pat kaut kādi pilnīgi aptrakuši republikāņi, kas iedomājas, ka Amerikai vajadzētu iebrukt Meksikā, lai apkarot narkokarteļus un šo te migrantu pārvadātājus. Ja, šādi plāni nekad nav greizi nogājuši. Tas nekad nav greizi nogājuši. Nekad. Jā. Tas, ka republikāņu partijā un ir sevišķi starp šiem līderiem, kas cenšas atņemt Trumpam viņa trumpiskos balsotājus, tas izolacionisms kļūst aizvien spēcīgāks. Tas nav nekāds noslēpums, par laimi aptājas liecina, ka tas vēl aizvien neatspoguļo, un domāju, tuvākā laikā arī neatspoguļos Amerikas vairākumu domas, bet, tā, protams, ir bīstama tendence, ka šajā partijā šīs balsis izskan tik skaļi. Ja, tur, es domāju, par to mums noteikti visiem ir jādomā, jo tas skar ne tikai Ukrainu, bet arī NATO. Bet vai tu domā, ka viņi zāģēs Baidenu arvien vairāk tieši par šīm sarkanajām līnijām, ka tas varētu kaut kādā veidā radīt spiedienu uz Baidena administrāciju? Tur ir bijušas kaut kādas nelielas saķeršanās kongresā šobrīd par militāro palīdzību, bet tas viss ir līdz šim ticis izlīdzināts. Es domāju, ka līdz nākamā gada, varbūt nākamā gada, teiksim, vēlēšana kontekstā tieši pārstāvju palātā varētu atkal rasties kaut kādas problēmas. Es domāju, ka senātā šobrīd atbalsts Ukrainai ir diezgan plašs un stabils. Bet runājot par grūtgalvīšiem, es vēl gribu pieminēt, ka dāņu kinorežisors Lars von Triers, jo Zelenskis ieradies Dānijā
21. augustā, un tieši Dānijas parlamentā pateicās par F-16 pieslēgšanu, un Lārs Frontriers savā Instagram kontā ietvītoja, ka šis ir īstenībā briesmīgs lēmums, un arī Krievu dzīvībām ir vērtība, viņš ietvītoja tā. Es atzīšos, man viņa filmas nekad nav patikušas, un tagad es saprotu, kāpēc. Tagad vēl vairāk nepatīk. Nē, jā. Labi. Un trešais notikums ir, mēs tagad skatāmies ne tikai uz pasauli ārpus Eiropas un mūsu pirmās pasaules, bet ne tikai uz globālajiem dienvidiem, bet uz kosmosu. Jo trešdien bija tāda zīmīga, daudz kas notika trešdien. Trešdien Indijas kosmosa zonde Chandrayaan-3 veiksmīgi nolaidās uz Mēnesi. Un Indija ir tikai 4. valsts, kurā izdevies nosēdināt kosmosa kuģi uz Zemes pavadoņa. Un pirmā, kas nolaidusies tuvumā, negluži uz Mēnesi dienvidpolu, bet tuvu dienvidpolā. Parasti šīs zonas nolaižas ap ekvatoru, tur ir vienkārši vieglāk visu to kontrolēt, bet pie pola ir krāteri, kuros neiespīd saule, un tur esot atrodams sasalis ūdens. Citiem vārdiem sakot, ledus. Un, ja šis ūdens ir pietiekamā daudzumā, to varētu nākotnē izmantot cilvēki, gan kas nolaižas uz Mēnesi, gan kas izmanto Mēnesi kā bāzi kaut kādiem tālākām ekspedīcijām kosmosā. Indijai vispār ir diezgan attīstīta kosmosa programma. Viņiem ir bijušas gan zonas, kas nonāk Mēnesi un Marsa orbītā, un viņi bieži palaiž satelītus, kas riņķo ap Zemi. Bet šis ir tāds liels sasnieguma brīdis Indijai, tās līderis Modi, kuram nākamgad ir vēlēšanas. Viņš noteikti to izmantos savā labā. Viņš tiešraidē skatījās, kā nolaižās šī zonde, un pēc tam teica, ka visas globālo dienvidu valstis ir spējīgas uz tādiem sasniegumiem, bet ka tas tieši pasvītro Indijas lomu kā spēcīgu un spējīgu pasaules lielvalstu. Un īstenībā tas, ka viņš bija pieslēdzies, tur bija zināms risks, jo 19. gadā Indija arī centās nosēdināt zondi uz Mēnesi, bet toreiz tas neizdevās. Bet te ir, protams, atkal mēs nevaram nepieminēt Krieviju, jo tikai dažas dienas pirms tam, sestdienā, Krievijas zonde Luna 25, kur Krievi bija centušies apsteigt indiešus, tā ietriecās Mēnesī, es to teiktu, apmēram tā kā piedzēries šoferis kokā, un Viņi arī tēmē uz dienvidpolu, bija cerējuši indiešus apsteigt, bet nekas viņiem nesanāca. Un jāpiezīmē, ka es teicu, tikai 4 valstis ir 4 valstīm izdevies nosēdināt zondi vai Latvijai vēl nav, vai ne? Latvijai vēl nē. Es domāju, ka es nepacietīgi gaidu jaunās valdības programmu, kad mēs arī. Mēs vēl brasas tiltu remontējam. Tur Indijā, tu esi bijis Indijā, tur viņiem ir infrastruktūras problēmas par visu šito milzīgo valsti, bet viņi spēja. Mēs arī Latviju var. Bet katrā ziņā, es teicu, ka 4 valstis pēc starp tām valstīm ir Padomju Savienība, bet nav Krievija, jo pēdējo reizi Padomju Savienība veiksmīgi nosēdināja bija nosūtījusi šādu kosmosa kuģi, kas nosēdās uz Mēnesi 1976. gadā. Un katrā gadā kopš tam viņiem gājis diezgan smagi ar šo. Roskosmos vadītājs Jurijs Borisovs neveiksmē vainoja tieši šo garo pārtraukumu, bet ir arī citi, kas norāda, ka arī sankcijām ir bijusi ieteikumi, ka dažādas svarīgas tehnoloģijas un čips un tā tālāk būtu nepieciešama, lai šādu misiju izpildītu, viņiem vienkārši vairs nav pieejams, un līdz ar to droši vien, ka tas arī kaut kādā mērā ir novedis pie neveiksmes. Nē, ja godīgi, visu cieņu apsveicu Indiju. Man šķiet, tas ir vienreizējs sasniegums. Es lasīju diezgan interesantu analīzi par to, kā šādas kosmosa
dažādas programmas, tomēr ietver sevi arī ģeopolitiskas sacensības dimensiju. Tu jau piesauci Krieviju. Indija izrādās ir viena no valstīm, kas ir panākusi vienošanos ar ASV par to, ka viņām būs kopīgi principi attiecībā uz to, kā tās pieies dažādu, teiksim, dabisko izrakteņu vai kaut kādu citu kosmosā atrodamo resursu apguvēju. Ka pasaules lielvaru interesēs tomēr ir panākt kaut kādu savstarpēju vienošanos, lai kosmosā nav kaut kāds Wild West, kur katrs uz savu roku kaut kur, nezinu, lidinās apkārt un veids dažādas pārprotamas darbības. Tā kā Indija apsveicu un ar lielu interesi sekosim tālāk. Jā. Nu labi, tā, tie ir mani top 3. Jā, manējie ir tomēr uz mūsu planētas kopumā. Pirmais no tiem skan notikumu mūsu tādā reģionālajā smagsvarā starp kaimiņiem Polijā, kur rudenī ir gaidāmas parlamenta vēlēšanas, kurās opozīcijas partijas, tā teikt, metoties kopā uz vienu roku, mēģinās pārspēt valdošo partiju Likums un taisnīgums, kas plašāk zināms ar poļu akronīmu PiS. Jau šis priekšvēlēšanu posms ir tiešām raksturojams ar ļoti tādu lielu spriedzi, pat konfliktu. Opozīcija apsūdz PiS gan izspiegošanā, gan dažādos soļos, kas apspiež demokrātiju. Savukārt PiS mēģina nomalnot opozīciju kā tādus Krievijas ietekmes aģentus vai kā kaut kādus tur Briseles ūdens pienesējus vai tur vācu spiegus, tikai ne patriotus. Taču manu uzmanību īstenībā pievērsa ne tik daudz tas vēlēšanas pašas par sevi, bet gan saudabīgs gājiens no PiS puses, kas ir izdomājuši tādu viltīgu manevru, ka paralēli vēlēšanām, pat vēlēšanu dienā, viņi grib organizēt referendumu, kurā viņi poļu tautai uzdos 4 jautājumus, kas ir noformulēti ļoti tendenciozā veidā. Un tie jautājumi ir, vai tu atbalsti neierobežotu nelegālo migrantu plūsmas ielaišanu valstī? Vai tu atbalsti valsts robežu aizsardzības mazināšanu? Vai tu atbalsti to, ka mēs pārdosim galvenās valsts uzņēmumus ārzemju investoriem? Un vai tu vēlētos paaugstināt pensijas vecumu? Strādāt ilgāk? Un skaidrs, ka tas, kā tie jautājumi ir noformulēti, nepadara tos par, teiksim, tādiem nopietniem likumprojektiem vai nopietnām kaut kādām politiskām idejām. Drīzāk viņi ir mēģinājums šādus idejas piešūt opozīcijai. Tā teikt, radīt tādu kaut kādu divdomību vēlētāju prātā. Un vēl viena motivācija rīkot šādu referendumu ir tas, ka tehniski šis referendums nav daļa no vēlēšanām. Un tāpēc uz to neattiecas likumiskais regulējums, kas ierobežo vēlēšanu kampaņu finansēšanu. Tātad, rīkojot šādu referendumu, PiS var iepludināt veselus jaunus līdzekļus, lai finansētu savu to politisko kampaņu, politisko reklāmu un tā tālāk. Kā opozīcija, tā teikt, reaģē uz šo, no opozīcijas līderis Tusks aicina boikotēt referendumu, sakot, ka tas ir, tā teikt, schēma un aicina, tā teikt, poļu tautu neiekrist šajās lamatās. Jā, nezinu, Paul, kādas domas tev raisa, vai šāds triks varētu Latvijā iziet cauri? Latvijā būtu sarežģītāk, jo referenduma ierosināšana ir diezgan sarežģīts process, lai gan noteikti ir bijuši mēģinājumi šādā veidā lietas sasaistīt kopā. Atceramies 98. gada vēlēšanas, kur tieši tajā pašā dienā bija referendums par pilsonības likumu, un par, kur, ja būtu guvs vairākums
tā laika Tāzemes un brīvības un LNK ierosinātais tas variants pilsonības likumam, kas liektu pilsonību iegūt Latvijā dzimušiem bērniem, kas ir dzimts nepilsoņu ģimenēs, tad tas būtu mums aizšķērsojis ceļu uz NATO. Tas bija pilnīgi skaidrs, ja tas bija ļoti destruktīvi tajā laikā, bet arī tāpat šīs partijas centās caur to piesaistīt savus atbalstītājus. Uz pēdējām saimnes vēlēšanām man liekas, ka bija cilvēki, kas ļoti cerēja panākt to, ka būtu referendums par ģimenes definīcijas ierakstīšanu, vēl skaidrāku ierakstīšanu satversmē. Viņiem ne pat tuvu neizdevās savākt nepieciešamo balsu skaitu, parakstu skaitu, lai šāds referendums notiktu, kas liecina, ka, man liekas, lielākai daļai Latvijas vēlētāju šis jautājums nav sevišķi prioritārs, bet viņi arī cerēja, ka viņi tādā veidā varētu uzkurināt emocijas un piesaistīt sev atbalstītājus. Bet, par laimi, es teiktu, mums nav tā, ka valdība var vienkārši tā uz savu galvu izdomāt, ka mēs tagad rīkosim referendumu. Tas ir diezgan strikti regulēts process un nav nemaz tik vienkārši to izdarīt. Jā, katrā ziņā šīs vēlēšanas ir vienas no absolūti svarīgākajām, ko mēs piedzīvosim šogad. Īstenībā vēlēšanas notiek virknē Eiropas valstu. Es atceros, jūs pagājušajā redzījumā minējāt arī Slovākiju, tā kā sakosim līdzi. Otrais notikums skar tiešām nelaimju plosīto Sahēlas reģionu Āfrikā, kur, ja nemaldos, ir notikuši jau kādi 7 dažādi apvērsumi vai pilsoņu konflikti. Un šoreiz, tā teikt, šādu likteni ir piemeklējusi Nigēra, kur 26. jūlijā prezidenta sardzes ģenerālis Čanī pēkšņi aizturēja valsts likumīgo prezidentu un īstenoja apvērsumu. Un reaģējot uz šo, galvenās starptautiskās organizācijas, kas atrodas Āfrikas kontinentā, tad Āfrikas Savienība ir reaģējusi ļoti asi, apturot Nigēras dalību organizācijā un ieviešot dažādas sankcijas. Un tāda reģionālā organizācija ECOWAS, kas faktiski vieno Rietumāfrikas valstis, arī ir piemērojusi Nigērai tirdzniecības un finanšu sankcijas un deva šai, smalks vārds hunta, kas faktiski nozīmē tas militārais grupējums, kas ir sagrābis varu. ECOWAS deva šim grupējumam nedēļu laika deadlines, lai viņi brīvprātīgi atteiktos no varas un atjaunotu gāsto prezidentu. Pretējā gadījumā brīdinot, ka šīs kaimiņu valstis veiks militāru iebrukumu, lai atjaunotu likumīgo varu. Taču šis grupējums nepiekāpās. Viņi, tā teikt, kā saka angliski, called the bluff, un ECOWAS līdz šim tā arī nav spēris soli, lai pielietotu spēku. Tā kā joprojām šī milzu spriedze ir saglabājusies, runas par jaunu karu reģionā nav pārspīlētas. Tiešām ir pietiekami būtisks risks, ka dažas kaimiņu valstis jutīs spiedienu pielietot spēku, jo, kā jau es minēju, šī virkne apvērsumu ir radījusi devusi jaunu skābekļa devu dažādiem teroristiskiem grupējumiem reģionā, kas ir bijuši ļoti aktīvi. Es vienkārši gribu piebilst, ka es tikko šodien ziņās dzirdēju, ka 2 Nigēras kaimiņu valstis, Burkina Faso un Mali, kur arī nesen notikuši militāri apvērsumi, tās ir tikko parakstījuši līgumu ar šo Nigēras huntu, kurā saka, ka ja notiks kāda militārā intervence, tad šīs valstis nāks palīgā un viņām ir tiesības savus militāros spēkus ievest Nigērā. Tā, ka tur potenciāli tur draud diezgan plašs karš. Jā, situācija ir ārkārtīgi piņķerīga, jo tik daudziem spēlētājiem ir intereses šajā reģionā. Pirmkārt, Nigēra agrāk bija pietiekami uzticams rietumu sabiedrotais. Valstī atrodas gan ASV, gan Franču militārās bāzes. Nigēra ir arī strateģiski svarīga, jo tā ir viena no lielākajiem urāna ražotāju valstīm pasaulē.
Skaidrs, ka Sahela reģionā arī Krievija ir bijusi spēlētājs ar visu Wagner instrumentiem. Taču, kā tu pats minēji, Wagner liktenis un ietekme tagad ir pilnīgi neskaidra kopš Prigožina aiziešanas no skatuves. Tā kā skaidrības nav, spriedze ir liela un potenciāls, ka tur mēs piedzīvosim katastrofu, es domāju, ka to arī nevar izslēgt. Jā. Nu jā. Tur jāsako līdzi. Un mans trešais notikums ir pavisam no cita žanra. Tas neskar kaut kādus militārās sadursmes, bet tas skar ļoti pretīgu seksistisku skandālu. Respektīvi, aizvadītajā nedēļā Spānijas sieviešu futbola izlase svinēja vēsturisku uzvaru futbola čempionātā ar 1-0 finālā pieveicot Angliju. Taču, diemžēl, šīs svinības aizēnoja Spānijas futbola federācijas priekšsēdētāja Luisa Rubialesa uzvedība, kur tad, kad notiek šī svinīgā apbalvošanas ceremonija, kur visas izlases spēlētāji stāv rindā un saņem medaļas vai kaut kādus citus apbalvojumus, šis kungs tā diezgan vardarbīgi noskūpstīja vairākas spēlētājas. Un it īpaši ar vienu no galvenajām izlases zvaigznēm, viņš tiešām tā kaut kā vardarbīgi, es redzēju to video, tā diezgan vardarbīgi piespieda viņas seju pie savējās. Šis skandāls ir sacēlis milzīgu ažiotāžu, jo izrādās, ka dažāda veida seksistiski skandāli skāra virkni izlašu. Ne tikai šī čempionāta laikā, bet arī vispār ir duči valstu, kur ir kaut kādas disciplināra lietas ierosinātas. Izrādās, ka arī iekš Spānijas šīs futbola kopienas bija vairākas futbola zvaigznes, kas boikotēja izlasi, kas uzskatīja, ka viņiem principu dēļ nav pieņemami spēlēt zem šādas administrācijas. Jā, šis skandāls ir pat norezonējis līdz augstākajiem politiskajiem ešaloniem. Spānijas premjers Sančes teica, ka šī federācijas priekšsēdētāja uzvedība galīgi nepieņemama, un viņš tagad atstās amatu. Un Spānijas ministre, kas ir atbildīga par sociālajām lietām, minēja tādu ļoti izteiksmīgu frāzi, ka šis ir tāda ikdienas seksuālā vardarbība, ar kuriem sievietēm ir jāsastopas. Nu jā, es šorīt tieši parādījās ziņa, ka tas, kā viņi tas sauc, Luis Rubiales, ka viņš atkāpšoties no amats šajā sakarā. Tā, vismaz kādas sekas tam ir, bet, jā, tas ļoti neglīti ir. Tā, labi, ka tomēr to runā un ka tiešām tur iestājas arī kādas konsekvences, ka tas nav vienkārši tā, džeks vienkārši, kas ir liels. Tas nebija tā, ka eiforijā kaut kāda buča uzvaiga. Tas tiešām izskatījās ļoti, ļoti, ļoti neadekvāti. Jā. Tiešām. Labi. Ierobežo spāņu futbola mačo kultūru. Jā, tiešām. Paul, pastāsti, ko tu mums esi izperinājis garajā stāstījumā? Es neko neesmu izperinājis, es esmu varbūt izracis vai atklājis, vai te kaut kā savācis. Tas būs, šito segmentu varētu saukt par ķieģeli Briks dārziņā. Jo šonedēļ Johannesburgā, Dienvidāfrikā, notika organizācijas ar nosaukumu Briks valstu vadītāju 3 dienu tikšanās. Tagad, iespējams, daži klausītāji nav dzirdējuši, kas tas tāds ir, tas Briks. Tā ir tas tāds veidojums, kurā apvienojas 5 valstis. Šobrīd. Tā ir Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. Un angliski šo valstu nosaukumu pirmie burti Brazil, Russia, India, China, South Africa sanāk Briks. Šim saīsinājumam īstenībā ir tā diezgan
senu vēsturē. 2001. gadā, ko popularizēja Goldman Sachs ekonomists Jims O'Neills, kurš bija, viņš bija atbildīgs par šīs te lielās investīciju bankas, investīciju stratēģiju, un viņš skatījās uz pasauli un teica, ka, ir dažas tādas, valstis, kuras šobrīd ir tā kā jaunatīstības valstis, bet viņas ir ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu un ar strauju izaugsmu, un vajadzētu viņas nodefinēt kā tādu veselu atsevišķu tādu investīciju kategoriju. Jo viņš teica, ka tajā laikā viņš tikai 4 nosauc - Brazīliju, Krieviju, Indiju un Ķīnu, bet viņa tā hipotēze bija, ka 50 gadu laikā līdz 2050 gadam tās dominēs pasaules ekonomikā. Un šī ideja, rada milzīgu rezonansi un izrādījās tik spēcīga, ka 2009. gadā šīs 4 valstis, Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna, tikās samitā Jekaterinburgā, Krievijā, lai izveidotu formālu organizāciju, kurai 2010. gadā pievienojās arī Dienvidāfrika, lai gan pats O'Neills uzskatīja, ka tā ir pārāk maza, lai tiktu iekļaut viņa tajā radītajā kategorijā. Un, ja 2001. gadā tām 4 valstīm, ko O'Neills nosauca, tad tās veidoja 8% no pasaules iekšzemes koprodukta. Šobrīd 5 valstis, un Dienvidāfrika nav tā nozīmīgākā šajā ziņā, šīs 5 valstis veido jau 26%. Tā izaugsme, tā ir tiešām bijusi ļoti strauja pēdējos nedaudz vairāk kā 20 gados. Un tām 5 valstīm ir arī 42% no pasaules iedzīvotājiem, 3,2 miljārdi kopumā ņemot. Protams, tur valsties paņem Indiju un Ķīnu, kas ir kopā jau, ja negluži 3, tad krietni vairāk par 2 miljārdiem. Taču ir arī jāatzīst, ka tā kategorija varbūt nav bijusi tik ekonomiskā ziņā tik nozīmīga, kā O'Neills sākumā domāja, jo viņš pats kādā 2021. gada interviju norādīja, ka Brazīlija un Krievija, lai gan vienbrīd diezgan strauji auga, tagad ir atkal tā izaugsme ir piebremzējusies un kā procents no pasaules IKP šo valstu loma ir tas procents ir atgriezies 2001. gada līmenī, un viņš intervijā Le Monde, Francijas laikrakstam, teica, ka varbūt viņam tas klubs būtu bijis jānosauc vienkārši par ik, vai vienkārši par c vai k, jo to izaugsmu ļoti lielā mērā ir nodrošinājusi Ķīna. Bet fakts, ka pirmais samits notika Krievijā, man liekas, ka tam to nevajadzētu vērtēt par zemu, jo, protams, šim veidojumam ir arī savu tā tīri ne tikai ekonomiski, bet arī politiski nozīme. Un tagad ir tāda versija, ka to īstenībā šo domu sāk virzīt Krievija, bet tagad to lielā mērā ir pārņēmusi Ķīna ar domu, ka šis ir veids, kā organizēt tādu jēdzienu, ko mēs tagad pēdējā laikā bieži minām, globālos dienvidus, kā tādu pretsvaru, nosacīti rietumu, attīstītām demokrātiskām valstīm, kuras ir būvēt jaunu pasaules kārtību. Jauna pasaules kārtība. Ja vai vismaz novērst hegemoniju, kā Ķīna mēdz teikt. Jo, kā mēs labi zinām, ir arī cita organizācija, jau diezgan sena, G7, kas apvieno lielās attīstītās, es saku, rietumvalsts tas ir pēdiņās, jo šajā organizācijā arī ir Japāna, bet tur ir pasaules lielākās demokrātiskās ekonomikas, tātad ASV, Lielbritānija, Francija, Vācija, Itālija, Kanāda, Japāna. Šīs organizācijas valsts šobrīd aizvien nedaudz apsteidz BRICS valstu, teiksim, to īpatsvaru pasaules ekonomikā 27%, 26 BRICS, bet iedzīvotāju skaits ir, protams, krietni mazāks, 14% no pasaules iedzīvotājiem ir apmēram 800 miljoni. Kā jau teicu, 9. gadā tika izveidots BRICS, 10. gadā pievienojās Dienvidāfrika, kopš tam šis samits, kas notika Johannesburgā, bija jau 15. šo valstu līderu tikšanās.
reizei, ko viņi ir reāli izdarījuši. Nu, viņi ir izveidojuši attīstības banku, lai piešķirtu kredītus kādiem infrastruktūras kādiem projektiem, kas būtu tā kā alternatīva Pasaules bankai. Šī banka ir izsniegusi kredītus $33 miljārdu vērtībā. Nu, kaut kas tas ir, bet salīdzinoši ar Pasaules banku, tomēr diezgan maz. Pasaules bankai kopumā ir 175 miljārdi liela tie aizdevumi. Ir arī bijuši mēģinājumi izveidot valūtas rezervi fondu gadījumā, lai palīdzētu kādai valstī, ja tā nonāk, ja tā ir kaut kādas problēmas ar valūtas maiņas kursu, ir runājuši par kopēju maksājumu sistēmu, kas varētu aizvietot SWIFT, par optisko kabeļu komunikāciju tīklu starp dalībvalstiem, lai esošos tos optiskos kabeļus, kurus, kā ir noplūdus informācija, noklausās amerikāņi, lai varētu apiet šo amerikāņu spiegošanu. Bet, patiesībā sakot, nekā daudz tur īsti nav. Tas ir, izņemot to attīstību banku, viņi neko daudz nav izdarījuši. Tomēr simboliskā nozīme šai organizācijai ir diezgan liela, un tas arī redzam, teiksim, ka šim samitam pievērsa pasaules presi ļoti lielu uzmanību, un kā paši BRICS pārstāvi saka, interesi no globāliem dienvidiem iestāties organizācijā ir liela. 40 valstis ir izrādījuši tādu interesi, vairāk nekā 20 ir formāli pieteikušās, un šī samita beigās oficiāli tika uzaicinātas 6 valstis, lai iestātos, un tas notiks nākamgad. Un tās ir Argentīna, Etiopija, Irāna, Saudarābija, Ēģipte un apvienotie Arābu Emirāti. Par to mēs parunāšu vēlāk, bet vienkārši pievērsīšu uzmanību dažiem tādām īpatnībām šim samitam. Tas pirmais, protams, ir tas, ka tur nebija ieradies Krievijas prezidents. Kāpēc tā? Jā, tas bija interesanti, jo tur par to bija diezgan liels diskusijas, jo, kā mēs zinām, Vladimiram Vladimirovičam Putinam ir izsludināts starptautisks arestu orders no starptautiskās tiesas Hāgā, un lai gan Dienvidāfrikas prezidents tur tā kā vien brīdi tā kā svārstījās, tā kā saprast, ka varbūt Putins tomēr varēs ievesties. Beigās viņš neaizbrauc, aizsūtīja savā vietā ārlietu ministru Lavrovu. Un tā, man liekas, ir laba ziņa, jo tas norāda, ka tam Hāgas tribunālam tomēr ir nozīme. Un pat šī te organizācija, kas it kā sev nostāda iepratīm visādām rietumu organizācijām, ka viņi tomēr kaut kādas tādas fundamentālas lietas nav gatavi pārkāpt. Jo Dienvidāfrikai, ja Putins ierastos, viņiem būtu bijis pienākums viņu arestēt. Tas nebūtu. Es domāju, viņi to negribēja darīt. Tur vēl arī bija tāds smieklīgs atgādinājums. Putins uzstājās ar attālinātu uzrunu, kurā viņš aizstāvēja lēmumu uz Ukrainai, arī runāja par to pretošanos kaut kādai rietumu hegemonijā un tā tālāk. Bet kas bija dīvaini, bija, ka tajā uzrunas viņa balss uzrunā nebija viņa paša balss. Tā bija manāmi dziļā, tur bija tāda, tas bija tā kā tāds pareizticīgo koru bass, kas runā, nevis Putins savā ierastajā tajā zemajā tenorā vai augstajā baritonā. Un izskaidrojumi nav. Jā, teiksim, tur katrā gadījumā varbūt tā bija tehniska kļūme. RIA Novosti ziņoja, ka ir nolasīta viņa runa, bet ne viņa balsī. Varbūt bija ieraksts tāpēc, ka viņš tajā oriģinālā bija ieklapojies vairāk kārt, un viņi negribēja šo cilvēku. Katrā ziņā tas bija diezgan dīvaini. Bet tur šajā sakarā samita sakarā viens no smieklīgākajām mēmām, ko es esmu redzējis pēdējā laikā, kur bija bilde, kur bija nostādīti 5 valstu vadītāji, stāv pie saviem karogiem, bet tur vidū ir mazs ekrāniņš ar Putina seju. Mazais monitors. Jā, mazais monitors, ka viņš. Tā, protams, nav īsti, teiksim, tur tādas bildes īstenībā nav. Tur bija pārveidot
bildi no 15. gada, jo tur jau arī redzams, ka Brazīlijas prezidente, kā Brazīlijas prezidenta tur stāv Dilma Rousseff, kur jau sen vairs nav Brazīlijas prezidenta, viņiem bijuši jau vairāk pa starp. Bet šajā sakarā, Tomas, es tev paprasīšu, vai tu vari nosaukt visus 5 BRICS valstu prezidentus? Tāda mastā. Šobrīd? Jā. Ne, nekādā gadījumā ne. Ne, nu kā? Kurus tu vari nosaukt? Putins, jā. Xi Jinping. Jā, Ķīnā Xi Jinping. Modi. Modi ir premjeras. Neviens ir premjerministrs, jā. Modi ir premjeras. Bet vai Indija ir prezidents arī? Indijā ir prezidents, un es domāju, ka neviens no mums nevarētu to nosaukt. Es speciāli apskatījos, jo Indijas prezidenta, viņa ir prezidente, un viņu sauc Drupadi Murmu. Bet es pa viņu nekad nebiju dzirdējis, un es domāju, ka tas ir ļoti ceremoniāls amats, jā, izteikti. Bet Brazīlijas prezidents ir Luis Inácio Lula da Silva, ko mēs esam runājuši, un Dienvidāfrikas prezidents ir Cyrils Ramaphosa. Jā, bet Modi ir premjerministrs. Katrā gadījumā un vēl viena īpatnēja lieta bija, ka Ķīnas prezidentam Xi bija plānot uzstāšanās, kur viņš, tādā biznesa fórumā, bet viņš pats neaizgāja, lai gan visur bija rakstīts, ka viņš būs, un Ķīnas pat oficiālā ārlietu ministrijas mājaslapā bija rakstīts, ka viņš tur it kā esot bijis, bet pēdējā mirklī kaut kas mainījās, un viņa tirdzniecības ministrs aizgāja nolasīja runu. Tas arī ir diezgan īpatnēji, tur daži Ķīnas vērotāji norāda arī, ka viņš pēdējā mēneša laikā ir bijuši tādi ilgāki posmi, ka viņš nav parādījies publiski. Te atkal ir pamats dažādām spekulācijām, bet Ķīna ir tik tāda noslēpumaina valsts, ka es domāju, ka mēs neko tādu plašāk nevaram teikt, bet vienkārši tas ir vērts ko piefiksēt. Katrā gadījumā, jā. Es gribēju īsi piebilst par to lēmumu uzaicināt jaunos biedrus. Es no vienas puses, protams, saprotama tā loģika, vai ne, audzēt muskuļus, jo tiešām tie jaunie biedri, daži no tiem ir ekonomiski smagsvari, vai ne. Taču man šķiet, ka, kā jau mēs esam to daudz redzējuši, kad mēs diskutējam par starptautisko organizāciju kaut kādu efektivitāti, vairāk biedru nebūtu nenozīmē efektīvāku lēmumu pieņemšanu. Kā mēs to daudz redzam, kaut vai Eiropas Savienībā, kad 27 tā teikt, varoņi cenšas vienoties par kaut ko, bieži tā lēmuma pieņemšana notiek gausi un fragmentāri. Un šajā gadījumā jau tā pastāv būtiskas domstarpības starp BRICS biedriem, piemēram, starp Indiju un Ķīnu, kuriem ir gan robežu konflikts, gan citāda pieeja attiecību veidošanā ar ASV, kur, piemēram, Indija diezgan daudz sadarbojās militārajā jomā ar ASV, savukārt Ķīna, protams, ka nē. Manuprāt, piemēram, tagad 2 jaunie biedri, Irāna un Saudarābija, arī vēsturiski galīgi nav viņu attiecības bijušas gludas. Tā kā es nezinu, vai es domāju, ka ir pamats vismaz apsvērt tēzi, ka šādu jaunu biedru importēšana īstenībā šī bloka ģeopolitiskās ambīcijas varbūt pat kaut kā kavēs. Es domāju, ka tā lēmuma pieņemšana nebūs gluda. Ne. Tur var pilnīgi piekrist. Un, ja līdz šim organizācija tomēr, teiksim, ir skaidrs, ka Ķīna to redz kā kaut kādu tur atsvaru Amerikas ietekmei. Un, teiksim, tur pirms samita diezgan daudz rakstīja, ka Indija īstenībā nav ieinteresēta paplašināt, jo viņi to saredz kā Ķīnas centies paplašināt savu ietekmi, un, protams, Indijas un Ķīnas attiecības arī vēsturiski nav bijušas labas, un vēl aizvien viņiem ir robežu konflikts, un tas Indija nav ieinteresēta Ķīnas globālā svara palielināšanā. Tā, ka tur es tev pilnīgi piekrītu, viņi importē kaut kādas problēmas, sāsnāts attiecības ar Ameriku sakarā ar Irānas uzņemšanu, tur 2 no tām valstīm, Argentīna un Etiopija, ir ar ļoti nopietnām ekonomiskām problēmām. Tā, jā, tas viss, redzēsim kāds attīstības, bet es domāju, ka, teiksim, tas fakts kā tāds, ka
šim pasākumam pievērš lielu uzmanību un ka Ķīna to acīm redzami uzskata par veidu, kā ap sevi pulcināt valstis, kas varētu, teiksim, kaut kādā veidā pretoties Amerikas ietekmei, ja vai vismaz mazināt Amerikas ietekmi. Nu, šai tendencei ir jāpievērš uzmanību, jo tas norāda to, ka Ķīna grib palielināt savu ietekmi, grib mazināt Amerikas ietekmi, meklēt ceļus, kā to izdarīt. Jā. Jā. Un vienkārši interesi pēc var pieminēt, ka nākamais samits ir plānots nākamgad oktobrī Kazaņā, Krievijā. Redzēsim, kā viņam. Nu, tad Putinam nebūs jāstreso vismaz par šo braucienu. Jā, īstenībā, protams, ja Tatārstāna būs kļūst par neatkarīgu republiku, kur ir parakstījusi starptautiskās krimināltiesas līgumu, iespējams tad uzskatīt. Tieši tā. Nu jā, labi, Paul, paldies tev par šo ieskatu. Es domāju, ka BRICS ir tēma, kas uzpeldēs vēl un vēl. Tomēr neaizmirsīsim par mūsu noslēdzošo sadaļu. Notikumi, kas nevarētu notikt Latvijā. Un es tur kaut ko jau biju citu sagatavojis, bet tad pirms stundas pasauli pāršalca zemestrīces, tsunami, orkāns, viesuļvētra. Donalds Trumps ir atpakaļ Twitterī. Un viņa pirmais tvīts ir notikums, kas nevarētu notikt Latvijā. Prezidentāls mugshot, tā saucamais, jeb fotoattēls, ko uzņem tad, kad arestēto kaut kā reģistrē policijas iecirknī. Donalds Trumps ir ievietojis šādu bildi, kur viņam ir tāds nikns ģīmis, un vienīgais tas caption komentārs ir iejaukšanās vēlēšanās, nekad nepadosimies. Tā kā ar šādu aicinājumu viņš uzkurina savus atbalstītājus. Man grūti iedomāties pirmkārt, ka Latvijā būtu prezidentāls mugshot, un otrkārt, ka mani tik ļoti satrauktu kāda Latvijas politiķa atgriešanās Twitterī. Man liekas, vispār pie mums ir garlaicīgs pīļu dīķis uz šī fona. Nu, vienīgais, es par to tā nepriecājos, bet mēs redzam, kā Masks progresīvi demontē šo platformu, kas tagad atceries, ka saucās nevis Twitters, bet X. Vispār taisnība. Tā ka, tad redzēsim, cik ilgi tas viss turēsies kopā. Jā, šis notikums bija gaidīts. Trumpam, protams, nav tradicionālais tā policijas fotogrāfija, kur stāv, teiksim, pret sienu, kur norādīt savu garums, jā, un, teiksim, ar tā diezgan neitrālu sejas izteiksmi. Tas ir, viņš izskatās tiešām saniknots. Mēs jau par šo esam sprieduši agrāk. Viņa tos skaismīgākos atbalstītājus šis tikai uzkurinās, bet es domāju, ka, teiksim, vēlētājs, kuri ir tā pārliecinām, kur nav vēl izlēmuši, es nezinu, vai tas viņam nāks labi. Man savukārt ir visam no citas, tāds ļoti piezemēts, bet arī mūsu elektroniskajam laikam tāds atbilstošs notikums, kas man liek vaicāt, kāpēc Latvijā vispār ir nepieciešams e-paraksts? Jo Kanādā, Saskatčevanas provincē, zemnieks Kris Ačters, jeb Achters, nezinu, kā ir izbēt, viņam darījuma partneris 2021. gadā atsūtīja uz telefonu līguma fotogrāfiju, par to, ka Ačters, ja viņam piegādās kaut kādu zināmu daudzumu linu, un zemnieks Ačters atbildēja ar emoji, ar augšu pērstu īkšķi. Ok. Var sakot, tur tas viss kāds 6 mēnešus tur palika viņiem telefona atmiņā līdz brīdim, kad tajā līgumā bija rakstīts, ka tie lini jāpiegādā, un viņa darījuma partneris neko nebija saņēmis. Darījuma partneris nebija laimīgs, vērsās tiesā ar sūdzību, ka pēc būtības šis emoji ir līdzvērtīgs parakstam. Un šovasar, pirms dažām nedēļām, Kanādas tiesnesis atzina, jā, tiešām. Wow. Augšupmēsts īkšķis, kā atbilde uz atsūtītu līgumu, ir līdzvērtīgs parakstam, un Ačteram jāmaksā 82,000 Kanādas dolāru, kas ir 56,000 eiro, par to, ka viņš nav izpildījis līguma prasības.
Es tev saku, mums ir ļoti sarežģīta e-parakstu sistēma. Mums ir kartas, kaut kādas tur aplikācijas, ir tur biometriskie apstiprinājumi. Kāpēc tas viss ir vajadzīgs? Mēs vienkārši ir īkšķi uz augšu. Yes! Es parakstu. Viss iet uz priekšu. Es nezinu, tur dažkārt mēs pārāk sarežģījām. Bet es domāju, ka tas arī nozīmē, ka tomēr vecākai paudzei ir jāpēc tie emoji tulkotāji, jo, teiksim, visi tie dažādie vieplīši un tā tālāk. Es domāju, cilvēkiem, kam ir vairāk 40, ir grūti saprast, tas viņiem ir jāsaprot. Bet tas varētu arī viņiem uzlikt kādas likumiskas saistības. Nē, man no šī būtu tāda paranoja. Es vairs nekad vairs uz ziņām neatbildēšu. Nekad. Es esmu ļoti uzmanīgs, kā tu izmanto emoji, un nekad tu nezini, kurā brīdī tas var tā izmantots tiesā pret tevi. Burtiski visīs jāpārskata komunikācija. Ārprāts. Nu labi, ar to es arī teikšu, jā. Oi, labi, Paul, paldies tev par kompāniju. Tā teikt, it's good to be back. Tiešām, es ļoti priecājos, un es domāju, ka tu labi izskaties pēc tā laika mežā. Es domāju, ka visiem Latvijas vīriešiem, kuri nav pārāk veci un kuriem veselība to atļauj, ir jāsako tavās pēdās, jāiestājas rezervistos vai zemesardzē. Paldies. Galvenais man nekādus emoji nesūti, citādi to varēs pārprast. Bet, jā, noslēgumā man jāatgādina, ka žurnālu var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, bet arī saņemt mājās vai lasīt vietālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Paldies Beātei Zonenbergai Zambergai par labskanību. Raidījums tapis pateicoties Mediju atbalsta fonda ieguldījumam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies visiem, kas klausījās. Tiekamies jau nākamnedēļ Ārskatā.